Mums visiem ļoti patīk sakārtot pilsētas infrastruktūru. Piemēram, izbūvēts jaunas stāvvietas, apstādījumi, apgaismojums. Bet kas notiek ar pašvaldības īpašumiem daudz dzīvokļu māju pagalmos? Tad iesim un apskatīsimies. Pašvaldības īpašums starp mājām Garos iela 32 un 36. Un šis ir pašvaldības īpašums ap māju Paula Leņa ielā 5. Abi pašvaldības īpašumā esošie ceļi, kas atrodas pie mājām Pērnus ielā 10 un 12. Pašvaldībai piederošs ceļš, zaļā teritorija un pašvaldībai piederošs iekšpagalms atrodas starp pirmsskolas izglītības iestādi Pērnus ielā 16 un daudzstāvu dzīvojamu māju Pērnus ielā 22. Savukārt šīs pašvaldībai piederošas teritorijas atrodas starp mājām Vecais ceļš 32, Loka maģistrāle 23, 21, Pērnus iela 2, 6 un 12. Konkrētas pašvaldības teritorijas remontdarbus nav redzējušas kopš izbūves laikiem. Tās atrodas tik kritiskā stāvoklī, ka to rekonstrukcija bija nepieciešama jau daudzus gadus atpakaļ. Taču pašvaldībai un esošam domes sastāvam ar ZZS priekšgalā sakārtot savu īpašumu, kas atrodas starp konkrētajām mājām, nekad nav interesējis. Visbeidzot, rafu dzīvojamā masīva seja no Pērnavas ielas puses un no Loka maģistrāles ielas puses, kur atrodas 9 stāvu dzīvojamās mājas. Ja šajā video redzēja arī savu pagalmu un vēlies, lai par to uztaisa video, droši raksti.